mēs esam 4. Tad jau laikam pa brīdi, tad jau laikam var sākt. Tā, to jau ziniet, kad tā kā 7. ir 18. valsts svētki, tad nākošu pirmdienu, jāsaka, no man viedokļa diemžēl arī brīva, un tā kā tad mums pirmdien nebūs ne lekcija novatorijas darba. Tad nākošā tikšanās mums ir pēc nedēļas trešdien. Un tad laboratorijas darba tad man paliek uz vienu nedēļu, skatot pēc tā saraksta. Esiet skatījušies kaut ko. Un jā, vai nu Dievs dod, ka jūs kaut ko taisīt, jo tas laiks iet uz priekšu. Un tad, palasiet to grāmatiņu, ko es jums iedodu. Ja kā es domāju, ka labāk būs reizes. Tad jau mēs varam arī pa visu to kursu izrunāties. Un tad jau es domāju, ka gan jums ir tā, gan manam. Es jau varu runāt par katru atsevišķu cerību, par katru darbu atsevišķu, bet es nezinu, vai tas to dod. Labi. Nu tad atcerieties, ka ko bija, jā, tāfeli jūs redzēt, jā? Redzēt tāfeli, labi. Tad atcerieties, pagājuši reiz, par ko bija runa. Pagājuši reiz bija runa par to, cik vispār teoretiski iespējams pārēdīt, ar kādu ātrumu kanālā, ja mēs zinām, ka kanāla joslu un zinām, kad pārraidē traucē baltais troksnis, tas aditīvais baltais gals troksnis. Tad mēs apspriedām Šenona limitu un izskrējām cauri 3 gadījumiem. Pirmais, kad skaitliski pārraides ātrums bitos sekundē ir tuvs kanāla joslas platumam tercos. Otrs, kad pārraides ātrums skaitliski pārsniedz kanāla joslu. Un trešais, kad pārraides ātrums ir daudz mazāks par kanāla joslu, vai kanāla josla daudzkārt pārsniedz pārraides ātrumu. Nu, tad mēs tikām pie tādas vispārīgas teoretiskas atziņas, ka, ja ātrums ir tuvs joslai, tad tur kaut kur ir plus mīnus 1 bits sekundē uz hercu. Ja josla ir stipri šaurāk, tad nepieciešamā signāla trokšņa attiecība eksponenciāli kāp, vai pie tā paša trokšņa jauda eksponenciāli jākāp. Un otrs, tas sāk ļoti interesants secinājums, ja frekvenču joslu paplašina pie tā paša ātruma, tuvina bezgalībai, tad signāla trokšņa attiecība var būt mīnus 1,6 decibeli, citiem vārdiem trokšņs var būt nedaudz lielāks par pašu signālu. Nu, tad par to pēdējo gadījumu, par to mēs vēl spriedīsim vēlāk, ja būs laika. Šodien, bet citreiz, tad par pirmo gadījumu, kad josla apmēram tāda pat kā pārraides ātrums, to mēs jau spriedām pie modulācijas pamatjoslā un radiopārraides. Tur jūs ziniet, kā sarēķināt signāla trokšņa, to kļūdas varbūtību.
Un par to kaut kur joslu šaurāku pārēcātumu arī mēs spriedām. Tagad jautājums, kas vēl ir vajadzīgs? Mēs zinām modulācijas veidus, gan joslā, gan apusēji organizētā joslā. Protams, sarēķināt signālu trokšņa attiecību, protams, sarēķināt sagaidāmo pārādes kļūdu. Un jautājums, ko tad vēl? Atbilde vienkārši tāda, kad šī kanāla modelis ar balto troksni, viņš paredz, ka signāla trokšņa attiecība visā frekvenču joslā ir viena. Tad atkal frekvence, signāla trokšņa attiecība, tas ir signāla jauka par trokšņa jauku. Tad viņš paredz, teiksim, balto, ir divi vairākas krāsas, priekš kaut tā nopirkt. Pieņemsim troksnis ir kaut kāds šeit signāla, tas ir PSD noise, ir trokšņa jauda spektra blīvums. Teiksim, runājot pareizi, raksts nepareizi, rakstīsim, ka tur ir power spektra un density, citiem vārdiem jaudas spektra blīvums. Tad signālam atkal, ja viņš ir pietiekami haotizēts, tad viņam arī tur kaut kur vairāk vai mazāk varētu būt tas vismaz tādā frekvenču joslā, kur mēs apskatām. Līdzīgs signāla trokšņa attiecība, tad būs šī te. Tur viss ir pēc senām, viss ir viegli. Un tad, ja runa ir par relatīvi šauru joslu, tad tas vairāk un mazāk darbojas. Bet kā mums ir praktiskā dzīvē? Praktiskā dzīvē, ja mēs, šī vietā ir labi redzēt. Ja mēs skatāmies praktiskā dzīvē, tad paņemsim kaut kādu kabeli. Atkal frekvenci, atkal power spektru un density, jauda spektra blīvums. Un kas mums būs ar kabeli? To jums profesors Ivanovs, man liekas, iestāstīja, ka augot frekvencei, auga arī kanāla vārdi, kabeļu vārdi. Tātad signāla jauda krīt līdz ar frekvenci. Piekrītiet? Tātad signāla jauda līdz ar frekvenci krīt. Ja runa ir par simetrisko kabeli, tad galvenokārt trokšņi nāk no pārējām. Nav fokusēt. Jā, tādas lietas un dara. Tad tagad arī. Tad laikam ir tā, ka šeit nekas nemainījās, bet internetā ātrums samazināja. Tas varētu būt. Tad tas ir tā saucamais
overengineering, tas ir jau pārkonstruēts. Nu, tagad tas kaut kas ir normāls. Nu, tā mēs neko netiksim, protams, tas ir viss brands. Gribu taisīt turgāt lekcijas, tad vismaz vajag nopirkt kaut kāds iecīgs iepūks. Tad taisīsim turgāt galīgi no papīra. Tur divas. Tad, ja mēs tā kavējam laiku, tad es nezinu. Tā, kas tur man tur bija iespēja, nu, tagad jūs redzēt tādu papīru, vai? Alo, redzēt? Nu jā, tad atkal taisīsim divkārt surgāt, vai viens sevi bubiņu pie dators, un snaudu pie sevi. Nu tad šodien izteiksmē, tad tas, ko es jums sāku zīmēt, stāfēl, tas bija kabeļu gadījums, kad troksnis aug, signāls krīt. Tad signāla trokšņa attiecība arī krīt. Šī ir tieši redzamības radiolīnija, tur relatīvi šaura josla, ja rēķina pret nesēju, un tad troksnis ir galvenokārt termiskais, un tur var teikt, ka signāla trokšņa attiecība ir pastāvīga. Tas ir kanāla beztieši redzamības, un tur ir gan tiešie, gan apstarotie signāli, un kanāls kļūst selektīvs. Ja josla ir pietiekami plašs, tad signāla trokšņa attiecība nav. Tagad jautājums, kādā veidā tad sarēķināt pārējais ātrumu, tādā teorētiskā pārējais ātrumu, tādā kanālā. Nu, teiksim, šādā. Tad no sākuma divi teorētiski paņem sadala kanālu daudzās apakšjoslās, kur katrā no apakšjoslām signāla trokšņa attiecība ir pieņemta par pastāvīgu, par konstantu. Nu, tad katrā joslā pēc tās pašām izteiksmes sarēķina to pārējais ātrumu robežu, teoretisko, jo es atgādinu, kad pēc tam šādām izteiksmēm tur tiek pieņemts, ka var tā sakodēt signālu, kad veidīs bez kļūdas. Nu, mēs neesam tik lieli ideālisti, mēs uzskatām, ka kaut kāda maz kļūda. Nu, tad joslas platkumiņi un šita pāri izteiksmi. Nu, tad pašu pārējais ātrumu kopīgo, tur vajadzētu pierakstīt sigma, un tad tas ir joslas platums itais, un tas ir
simbola ātrums. Patiesi simbola ātrums ir vienāds visiem, jo savādāk nekas nesanāks. Nu, un tādā veidā var cerēt. Protams, ja būtu plakana šī lieta, tad tas ātrums būtu daudz lielāks, bet nu tā var sarēķināt teorētiski. Tad ir nākošais jautājums. Nākošais jautājums, kā praktiski notiek lietas. Kā praktiski notiek lietas, un te uzreiz jāpiebilst ir, kad, ja mēs strādājam šādos apstākļos, un tādos apstākļos, par kabeli strādā, teiksim, ASD, HDSL, SHDSL tehnoloģija, proti, kur pat parasto telefonu kabeli pārraida dažus megabitus, dažu megabitu ātrumu datus. Jā, 2 megabitu sistēmas tādā veidā strādā, pa kurām, ja kaut kāds atcerās no vakaro laikiem kaut ko. Un tad atcerieties no kursa sākumā, mums bija tāds nosacījums, lai simboli neklājas viens otru virsū, tad jāveido simbola vesīguma, pārādīta impulsa forma, teiksim, pēc paceltā kosinusa vai laikības teorēma varētu savādoties. Nu, tad, ja kabelis vājina augstās frekvences, tad ir uztverošajā galā jātaisa korektors, kurš cels viņu augšā. Ja izveido korektoru, kas cels augšā augstās frekvences, tad šāds te korektors arī cels augšā trokšņa līmeni augstās frekvencēs. Un signāla trokšņa attiecība kļūs vēl sliktāk. Nu, no tā izriet, kad plašā joslā, kur ir nevienāda signāla trokšņa attiecība, jāzaudē ir vai nu jauda vai ātrums. Tāpēc inženieriem radās vēlēšanās jau kaut kur 50. gados ņemt un izveidot sistēmu, kura strādāt ar daudziem lesiniem. Ja mēs runājam par šādām te sistēmām, kuras apskatījām līdz šim, teiksim, impulsu, amplitūdu shifting, amplitūdas manipulācija, frekvences modulācija, fāzes manipulācija, amplitūdas modulācija, tās visas var apkopot vienā maisā, ja tā teikt, single carrier systems, tas viena nesēja sistēma. Ja jūs jau redziet tādu jau kaut ko, tad ir single carrier systems, viena. Es viņam tur. Jā, viņš tiešām laikam rāda kā pa miglu. Single carrier systems tātad ir viena nesēja. Ja mēs apvienotu, sadalītu daudzās joslās, tad būtu multi-carrier systems, daudz nesēju sistēmas. Nu, tad saprast tev to lietu saprata,
Tad R tas ir reit, pārējais ātrums, tad būtu jāraksta bits, kopīgais, redziet, jau stāpju rakstīt, visu, ko atcerēties, tas ir simbolātums. Tad, ja mēs skatāmies vispār gadījumu, proti, kad katrai josliņai izvēlās savu nesēju frekvenci, tad nesēju frekvenci var izvēlēties patvaļīgi, tad nonākam pie parastās atziņas, ka manipulētais vai modulētais signāls, te ir pamatā runa par amplitūdas modulāciju, amplitūdas manipulāciju, aizņem divreiz platāku joslu nekā pašas tās impulsu virknes, ko gribam pārētīt. No tā secinājuma iznāk, ka tad tā josla divreiz paplašinātos un iegūtu tur nekādu nebūtu. Bet var atrast speciālu gadījumu, ja izvēlās nesēju frekvences, izvēlās kā kaut kādas pamata frekvences, harmoniskās frekvences. Tad paņem vienu pamata frekvenci un tad divreiz pamata frekvences, piecreiz un tā tālāk. Tad tas ir viens, ka viņam jābūt harmoniskām, tad viņam jābūt ir normāla valoda, normāla cilvēka valoda, un kaut kāda pamata frekvences daudzkārt. Tālāk, ar to nepietiek. Vajadzīgs, lai šī te starpības starp frekvencēm, citiem vārdiem, pamatfrekvences, jo starpība vienāda pamatfrekvences, lai viņi būtu vienāda ar viens dalīts ar simbolu laiku, jeb citiem vārdiem apmēram simbolu ātrumu. Nevis apmēram, bet tieši tā. Apmēram ir tad, ja runāt par praktisku sistēmu, bet teoretiski ir viens dalīts ar simbolu laiku. Tad tos tad sauksim par ortogonāliem signāliem, jo, kā jūs ziniet, sinusoidi, kosinusoidi, daudzkārtņi ir ortogonāli, integrējot pa periodu. Kāpēc? To jums varbūt matemātiski stāstīšu, varbūt signālu teorijā stāstīšu, bet ja ne, tad tas, ko sarežģīja, paņemiet tur kaut kādu sinus omega t, sinus 2 omega t, vai kosinus omega t, kosinus 2 omega t, un nointegrējot pa pamata frekvences periodu. Un jūs pēc tās atziņas tiksim. Tā kā teoretiķi ir savu īstenībā izdarījuši, tad tie jau bija 50. gadi, kad to visu saprāt tikai, kā to realizēt. Pirmie laikam sāk praktiski realizēt. Pirmie sāk lielās universitātes mēģināt, bet praktiski laikam sāk realizēt militāristi, jo, kā jūs ziniet, kad, ja militāristi kaut ko ļoti grib, tad nav parasti atrod, un kāpēc tāda sistēma viņiem bija vajadzīga? Tāpēc, ka tālsakari bija uz visiem viņiem, un par īstiem viņiem es jums stāstīju pirms kādas lekcijas, ka atkarībā no ionosfēras viņi ir diezgan viennoturīgi. Tas pats arī pie mikroviņiem, ja tur ir gan tiešais, gan atstoties vilni. Tad realizēja to apmēram šādā veidā katram, kāds 2-3 nesējas
ielikt vienā kanālā un katram uzliks savu nesēju ģeneratoru. Īstenībā viņus diezgan neatkarīgi palaida, plūsmu sadalīja vairākās, vai arī vienu to pašu plūsmu raidīja pa vairākiem kanāliem, un kur labāks rezultāts to pieņem. Tur, protams, tādī laikā pirmie paraugi bija pat uz radiolampām, un tie bija vairāk skapīši, lai pārādītu kaut ko. Tā kā tādām civilām vajadzībām tas neatmaksājās, un nav dzirdēts, ka militāristi arī būtu ilgu laiku to aizraušiet, bet jau tā 80. gados jau sākās mikroprocesori, tad jā, 70. gados, kad es pabeidzu studēt, tad jau runāja lielu iedvesmu, kad izgudrots jauns algoritms, Fourier transformācija, tā saucamā ātrā Fourier transformācija vai fast Fourier transform, kas formālo matemātisko procedūru Fourier transformācijai modificē tādā veidā, kur daudz reizināšanas ar rezultātu saskaitīšanu, kas taupa mikroprocesoru resursu un iezēl laiku, un tad panāk šo rezultātu ar mazākiem resursiem. Nu, tad jau sākās ar publikāciju bums, ka izmantojot Fourier transformācijas var komerciāli pieejamā veidā jau uzģenerēt raidīšanai un arī analizēt, uztvert šādu te ortogonālu daudzfrekvenču signālu. Un tas viss ieguva divus nosaukumus. Vienu nosaukumu tiem, kas strādā bez vadiem, tur tā kā parasti OFDM, orthogonal frequency division multiplex, vai tiem, kas strādā pa vadiem, tiem ir DMT, diskrēt multitolerant. Tad diskrēt daudzsvaru pārvērts. Nu, kā tāpēc tur tā kamera vēl apdomājusies. Tāpat migla. Nu jā, ja būtu vismaz, kamēr viņi ir fokus uzlikt pats kā. Tā, nu tad kamera apdomājusies. Tad viņai tur tā domāšana diezgan lēna. Labi. Tad, ko pie šīs lietas vēl varēja piebilst? Pie šīs lietas varēja vēl piebilst, ka signālu, daudz nesēju signālu, viņi var vienkārši pierakstīt kā Fourier rindu, jo tad vienkārši sāksim ar vienu piemēru. Bet jūs sapratāt, par ko vispār ir runa, ko lieta grozās? Tad lieta grozās ar to, vēlreiz citā veidā atkārtoju, kā joslu sadala daudzās apakšjoslās, kur signāla trokšņa attiecība ir gandrīz pastāvīga, un tāpat bitu plūsmu sadala daudzās apakšplūsmās, un katrā no šīm apakšjoslām
veiks pārraida savu nesēju un ar QM modulāciju. QM modulācija un atkarībā no signāla trokšņa attiecības, tad ir dažādas QM, tur 4, 17, 64, 128, 256, 1204 un kādreiz vēl vairāk. Piemērojot to, kuru QM tur var pielietot, atkarībā no signāla trokšņa attiecības. Kur ir labāk signāla trokšņa attiecība lielāka, tur paņem lielāku QM indeksu, kur mazāka, tur mazāk. Tad tā ir tā doma. Tā ir tā doma, un to var parādīt gan teoretiski, gan praktiski, ka šādā te veidā sadalot plūsmu daudzās apakšplūsmās, sadalot joslu daudzās apakšjoslās, var panākt ātrāku pārraidi nekā strādājot ar vienu nesēju un koriģējot tos nevienlīdzīgus. Vai tagad jūs man dzirdiet? Halo.
vienkārši viņš ņēma kaut kas tajā sistēmā uzkrājās. Un es vairs tur sauc, neviens neatsaucās, tad dabūja kā visu pa jaunu palaist. Tā manta ir, ko tu darīji? Ko tu man darīji? Vienkārši secinājums, ja grib par kaut ko jaunu darīt attālināt, tad vajag arī kaut ko ieguldīt, lai tā sistēma darbojas. Un tas tā nav, nu te jau tā ir tāda jokošana. Ko rētings tam? No tiem rētingiem jau studentiem nepasniedzēja nekāda jēga nav. Ko tu tālāk? Tā, nu jums vajadzētu redzēt to papīru. Redzēt? Vajag pieķerties, ka viņš atkal kaut kur aizglīnās. Nu jā, tā kā, nezinu, cik es jums varu izstāstīt, cik ne, tad skatīsimies, piemēram, kā josla sadalīta un kādā veidā veidosies signāls. Paņemam, jā, tur, kur ir labāks signāla troks attiecīgi, tur paņem QM modulācija lielāk indeks, kur vājāks, tur ir mazāk indeks. Nu, un paņemsim, jā, nu, tur tās izteiksmes, viņas nav tālāk sarežģītas, viņas ir garas, ja viņas tā sarakst, tie ir teorētiski indeksiem, tad varbūt ir ļoti sekot, paņemsim tādu piemēru. Paņemsim, kur 4 josliņas, tad ir katrā no tām josliņām QM16. Nu, kā jūs domājat, cik tur ir bitu uz vienu simbolu, ja ņem QM16? Ja 16 stāvokļi, cik bitus var pārvērtīt? Nu jā, nu tad 4, jo tur ir stāvokļu skaits vienāds ar 2 pakāpēju bitu skaits, ko mēs kā spriedām vairākas reizes. Nu tad mūsu gadījumā 4 josliņas un bitu simbolu, tad būtu summa no bitu skaita uz josliņu. Nu, mūsu gadījumā 16. Uz katru josliņu 4 biti, 4 josliņu, 16 biti. Tas ir vienkārši dēļ, bet praksē, protams, tā nebūtu nekāda liela jēga, tāpēc praksē izvēlās QM indeksu atkarībā no signāla trokšņa attiecībās konkrētajā josliņā. Nu, tad sāksim strādāt. Nu, atkal, ja ir cilvēki klāt un kāds diktē no vietas un pasniedzējs rakstu stāpels, tad tā lieta iznāk interesantāk, šeit ir garlaicīgi. Tad 16 biti kopā, nu, tad paņemām izdalām šeit 16 bitus. 4, 4, 4, 4. Nu, tad tālāk, redziet,
visās šīs te sistēmās, ieskaitot, jā, īstenībā katrā sistēmā, kur uz simbolu uzliek vairāk kā vienu bitu, tur neiet ne tiešo, bet tur vajadzīga kaut kāda atmiņa starpā un kaut kāda ierīcīte, kas pēc zināma algoritma sagrupē bitus simbolus. To jūs varat iedomāties. Tad pirms sākam kaut ko darīt, tad ir jāvienojās kādā veidā kodēt bitus simbolus. Ja mums ir visur bija QAM 16, tad mums būs uz katru zaru 4 stāvokļu amplitūdas manipulācija par 2 bitiem uz katru zaru, sinus un kosinus zaru. Un tad atkal pieeja praksē ļoti dažādi, bet atkal vienkāršības dēļ pieņemts vienkārši, kad kodējam tā saucamā greja kodā. Tas ir tāds kods, kur ir vienāds Eiklīda attālums par kaimiņu simboliem. Citiem vārdiem, ja pārraides kļūdas dēļ pārēc uz tuvāko simbolu, tad kļūda ir tikai par vienu bitu. To es jums, man liekas, varēju demonstrēt, bet tad te būtu mums 4 līmeņi, kāpēc 1 un 3, tāpēc ka attālums starp 1 un -1 ir tāds pats kā starp 1 un 3. Tad 0, -3, 0, 1, -1, un šeit tie mainās vietām, varbūt ievēros tā nospiedumi. Tad tā kā mums te ir tabuliņi, to, protams, var iedzīt atmiņā, un tad viņi arī tur attiecīgi izvēlēsies. Tad tas mums ir 4 biti uz vienos, un 2, 3, 4. Tad mums ir vajadzīgi katram zaram, kosinus zaram A, sinus zaram B, un tad attiecīgi viņus te pēc šīs tabuliņas sakodējam. Tad te ir redzami tie signāli viena simbola laikā uz katru simbolu, tā kā +3, +1, +3, +1, šeit zvaigznē punkts, tad -3, +1, -3, +1, -3, -3, +1 šeit, -1, -3, -1, -3, +1, +3. Tā kā te viņi ir, un tad katra simbola laikā parādīs summu no šiem te sinusoidu nogriezumiem. Tā, mums tagad jātiek brīdis. Cik minūtes gribiet? Halo! Jūs man tur vēl esat? Halo! Jūs man tur vēl esat? Kungs. Jūs man dzirdiet? Vai jūs mani dzirdiet? Tad, ja dzirdiet, paldies Dievam, tad taisam startrīt. Cik minūtes gribiet? Man tur atvēl telpu, kā man kāds 5 minūtes. Vairāk jau ne. Labi, cik tad mēs testām?
mēs testamies tikai 3 kopā. Nu, ja tā ir, jo vairāk biežāk pazūd, ja mazāk cilvēki paliek. Man tāds teātris vajadzīgs. Tāpat kā kādreiz kino, ka trūk filmu daudz reizes, bet direktoriem cilvēki vienkārši gāja prom. Labi.
ja jūs man dzirdiet, tad mēs varētu turpināt. Dzirdiet mani labi. Nu, tad te bija runa par 4 jūsu uzņēmumu, 4 nesējiem, un atrast kādi koeficienti ir katram simbolam. Es atgādinu, ka šie te A un B koeficienti, tie ir kvadratūras amplitūdas modulācija. A ir koeficients tam, ko modulē kosinusu, B koeficients tam, ko modulē dzeram, ko modulē sīnu. Tad šeit ir vienlaicīgi simbola laikā pārēda 4 signālus, katru savu nesēju frekvenci, un tad zvaigznāja diagrāma izskatīsies tā, bet ņemiet vērā, ka, kur mēs zīmējam tur fāzes manipulācija vai ko M, vienam nesējam, tad tur visiem bija nesēja frekvenci viena. Bet šeit ir katram savu nesēju frekvenci. Zemākā, 2-kārt, 3-kārt, 4-kārt nesēja frekvenci. Un kas tad te būs? Tā vēl jūs redzēt. Tur es ceru, ka tagad atkal viņš neaizskries kaut kur relēti kā. Tad kas mums tur būs? Mums tur būs summa no 4 sinusiem, 4 kosinusiem un 4 frekvences. Tad ir kaut kāds simbola laiks, teiksim, viens simbols, otrs simbols. Nu, un tad saliekās kopā, teiksim, tad tas nebūs pareizi, kaut kas tur būs viens periods, kaut kas citu amplitūdu un citu fāzi ar dubultu periodu, tad tāpat tā 3-kāršu periodu un 4-kāršu periodu. Te būs atkal kaut kāda pavisam, atkal tās pašas frekvences, tikai būs kaut kādas citas fāzes atkal. Tā kā tā būs summa no A1 kosinus omega 1 T plus B1 sinus omega 1 T un tā tālāk plus A4 kosinus omega T plus B4 sinus 4 omega T. Nu, tādā veidā tad rodās šie te signāli. Un katra no šī funkcijām ir spēkā viena ītā simbola laikā, tā kā no šejienes līdz šejienes. Šeit ir sarakstīts tas pats, tikai mazliet savādāk, kur ir izdalīts atsevišķi kosinus un sinus, un tas omega ir jau piedalīts simbola laiku. Ja runa par T, protams, korekti būtu, ja rakstītu, kad T minus N reiz lielais T. Nu, tad būtu vienkārši korektāk, bet sarežģītāk. Tagad mūsu gadījums.
mūsu gadījums, kur šie te A un B koeficienti ir zināmi. Zināms arī nesēja frekvences, kur patreiz ir kaut kāds omega 1. Var paņemt omega pa kaut kādu pamatu lielumu. Vai F, protams, vai nav. Kā es tevi pierakstīju. F tur būtu 2 piekadiņas vai tā. Tad signāls. A, kosinus un 2 omega, 3 omega, 4 omega. Tas pats ar sinusu. Tā kā šo visu saskait kopā, tad viņš izveido sinusu. Tad tas viss notiek simbolu laikā, bet atkal atceramies kaut kādu minimālo informācijas daudzumu, kas ir vajadzīgs, lai pārraidītu šīs te 4 sinusoidas. Tā kā, kas mums ir vajadzīgs, lai notiek 4 sinusoidas? Frekvenci mēs zinām. Tad vajadzīgi katrai sinusoidai amplitūda un fāze. Vai arī sinusam un kosinusam amplitūdas vienā. Tad nozīmē, ka šeit ir vajadzīgi uz katru sinusoidu 2 lielumi, uz 4 sinusoidām vajadzīgi tad 8 lielumi, un tad varam to izdarīt ar 8 nolas. Ja mēs zinām sinus un kosinus, tad pietiek savā 4 nolasīm. Jo mēs zinām frekvenci, zinām, ka sinus zinām kosinus. Tad tālāk, ja mēs zinām šos te koeficientus, tad varam uzģenerēt signālu raidīšanu. Varam ģenerēt, protams, ar fiziskiem ģeneratiem, varam ģenerēt ar nolasēm, un pēc tam izlaižot savu cipranolu pārveidību. Ja mēs šādu daudzfrekvenču signālu uztveram, tad kā mēs uztveri galā sadalīsim pa komponentiem, uztverē galā mums tad ir jāzina šos pašus koeficientus. Tad tas, ko mēs gribam pārraidīt, ir šie te koeficienti. Un sinusoids mēs izmantojam vienīgi kā nesinus. Tad atkal, ja mums izdodās noķert signālu, uztverto signālu simbolu garumā, tad tā ir tipiskā Fourier-rinda, kura sastāv no harmonikām. Mēs zinām simbolu garumu, simbolu sākumu, simbolu beigas un zinām, no kādām harmonikām viņš sastāv. Tā kā tā ir vispārīga izteiksme Fourier-rindā. Šeit, ja mēs lietojam nolases, tur S, to apzīmējam signālu, A apzīmējam koeficientus pie harmonikām, tad uzsverošajā galā mēs dabūnām
4 nolases, 4 nolašu laikos, kuri, protams, ietilpst simbolu laikā. Un mums ir signāla nolas, mums ir jādabūn atsevišķo harmoniju koeficientu pie sinusiem un kosinusiem. Nu, tad šo te Fourier rindas integrālu, tas nav Fourier integrāls, tas ir Fourier rindas integrāls. To tad varam aizvietot ar šādām summām. Nu, tad atkal summas te ir tie koeficienti, kur mums ir jāatrod 4, pie kosinusiem te ir signāli, mēs viņus varam uzrakstīt kā matricu. Varam uzrakstīt kā matricu un tādā veidā atrast. B koeficients atrod ar tādu pašu matricu sinusiem, un šo darbību var izpildīt kā matricas rēķināšanu, var izpildīt vienkārši par to algoritmu, kas saucās ātrā Fourier transformācija. Jo, ciparu veidu Fourier transformācija nav nekas cits kā Fourier rinda. Nu, tad veidošajā galā, lai iegūtu tās nolases, signāla nolases, ko pārādīt, tad mums ir apgrieztā Fourier transformācija, jeb diskrētā inversā Fourier transformācija, jeb signāla sintēze, kur zinot koeficients pie harmonikām, tad attiecīgi zinot koeficients pie harmonikām, attiecīgi dabūnām signāla nolas. Gan A koeficientiem, gan B koeficientiem. Un tad praktiski to lieto kā Fourier, procesors veids Fourier transformāciju, un par to var visu diskutēt, kāpēc pieraksts tā kā komplekss skaitļi, jo tas mikročips ar komplekss skaitļu tāpat neatpazīs. Viņam būs jāizdara gan darbības reāla daļa, gan imaģināro, bet tā raksts, un tā jūs arī grāmatā sadarīsiet, un, protams, sapratnē tas arī varētu būt vieglāk. Tagad tad sākam ar raidīšanu. Šo te koeficientu kopu. To mēs apzīmējam ar lielo D. Nu, un A un B izveidojam kompleksu elementus, tur D, N kaut kā. Nu, tos DN, viņus, tas ir viena apakšnestējai, viena jūsliņai, tos apvieno matricā. Jau tie kā matrica. Nu, un tagad ar apgriezto Fourier transformāciju iegūst nolases pārvērtamajam signālam, kurus attiecīgi ar mazo D apzīmē. Tie lielie D un mazie D, tie nāk no turienes, kad reāli signālu apzīmē ar maziem burtiem, Fourier transformācijas ar lieliem. Un šeit jau to, ko mums jāpārraida, uzskat par harmoniju koeficientiem Fourier rindā. Nu, tad šeit ir atkal simbolisks pieraksts, matrica pieraksts. Nu, šeit vēl nematrica pieraksts, te ir matrica pieraksts. Te ir kā veids inverso Fourier transformāciju.
vienkārši pareiziem kompleksos koeficients ar šādiem citiem kompleksiem koeficientiem. Nu, tad var pierakstīt gan šādi, gan tā. Nu, te ir matrica, kur veido šos te kompleksos koeficientus. Jā, interesanti arī transformācija. Te ir pozitīvs, pozitīva eksponenta, ja būs tiešā, tad būs uzsverošā galā, tur būs negatīva eksponenta. Nu, atkal es jums centos tā lēni visu to stāstīt. Īstenībā tā lieta ir diezgan sarežģīta, bet mēģināsim skatīties uz praktisko realizāciju un apskatīsim praktisko realizāciju un pēc tam atgriezīsimies atpakaļ pie teorijas mazliet. Tad, redziet, te ir viena problēma, protams, ir pārraidīt pēc nolasēm ar cipranotu pārveidot izveidot signālu. Tas tā, ka nekas īpaši nesaprotams nav, bet ņemiet vērā, ka mēs šeit, ja tā var izteikties, Fourier transformatorā, ievedam kompleksus lielumus. Ievedam tur šeit gadījumā 4, tik cik ir frekvenču osvietas, tik mēs ievedam kompleksus lielumus, un tā mēs dabūnam no viņa ārā arī tikpat daudz citus kompleksus lielumus. Tā kā mums ir tas, no kā mums jāveido veidīties signāls, tās nolases, tās ir kompleksu lielumi. Nu, un kompleksu lielumu tā uzreiz pa vienu kanālu nevar pārādīt. Tad vajadzīgi vai nu 2 kanāli, neatkarīgi kanāli, vai arī kaut kādā veidā jāiemanās pārādīt secīgi gan reālās, gan kompleksās nolas par vienu kanālu. Nu, un tad lieto praksē gan vienu, gan otru. Jāatceramies bezvadu tehnoloģiju, tur pārādamo signālu modulē desēju, un atkal, ja lieto QM modulāciju, šajā gadījumā jau radiofrekvences nesēju, tad izveidojas 2 kanālu. Un šeit arī tad izmanto bezvadu pārraidēju vienu reālā nolas daļu, otru imaginārā nolas daļu. Nu, tad sākam skatīties. Te nāk kaut kāda bitu plūsma, binārā veidā tur kaut kā. Nu, tad visas šīs sistēmas, kur ir daudzi bitu uz vienu simbolu, viņas jau, viņām jāiedzen pārēdamie signāli kaut kādā buferu atmiņā, jāsadala bitu plūsma par cik bitu uz vienu simbolu, nu, un tad šeit mapping, to mapping viņi var saukt arī par matemātiku, to teikt par attēlošanu, vienas kopas attēlošanu citā kopā, tas ir bitu kopas attēlošanu simbolu kopā, nu, kā mums latviski teikt, mapping, nu, kā sauc tāds cilvēks, kas tur cepējas visādi saraksts, bet tad izpučējas nekā plānotājs. Nu, kādā ziņā
veids tādu operāciju, ka, teiksim, mūsu gadījumā 16 bits sadala pa šīm te 4 josiņām un izēja viņiem tie A, I un D. Katra josiņa. Tagad indeksā par ietransformāciju, to veids procesors. Novajag procesoram kaut ko tādu pasūtīt, un tad viņam atkal ir jāpiegādā visi tie koeficienti vai nu virknēm ir paralēli, kā nu tur ir, kura vietā kārtāk, un šis izdos, tad viņam mūsu gadījumā piegādā 4 kompleksus A un B, nu tad šis atkal dabūn ārā 4 kompleksus, jo tos, kas atbilst parādumā signāla nolasēm. Nu, tad atkal pārveido viņas virknes kodā, tas tā var būt, var nebūt. Tad viens zars ir jāvajag daļai, otrs zars imaginārai daļai. Tās tos abus padod uz kvadratos amplitūdas modulātoru, analogo, šie ir analogie signāli jau, un tad to rezonē kosmos, rezonē sinus, radiofrekvencē, nu tad attiecīgi viss tie, kas tur pastiprinātāji filtri, un pārējais viņu radiofrekvencē. Uztverošā daļa uztver to pašu analogo signālu, protams, daudz vājāk. Jūs jau tur laboratorijas darbā mērījāt, cik apmēram varbūt tur uztverties signāli. Atkal filtrs pastiprinātājs, nu un tad ir tas QM demodulātors, citiem vārdiem te vēl viss notiek. Analogā plāksnē, frekvence, tāda pati, tikai viņi jābūt ir sinhronai un sinklāzē ar ražītāju nesē frekvenci. Kā to dabūt, to jūs tagad ziniet. Un atkal, pat cik mums tālāk ir signāla apstrāde, atkal analogi ciprāt pārveidotāji. Virknes kods pārveido paralēlā, nu jau tiešā par ir transformācija, nu dabū ārā tos A un B koeficientus, novērtēt tos, protams, šeit nāk troksnis iekšā. Un tad attiecīgi viņus demodulē tāpat kā parasto QM modulāciju. Bet es gribu uzsvērt, ka šīs tā viss simboliskā QM modulācija šeit un šī īstā, ka tās ir dažādas QM modulācijas. Tā, nu, jūs varējāt kaut cik sakot un visiem. Halo! Jā. Nu, tā procedūra ir diezgan sarežģīta. Tā kā šeit jums ir koeficienti katram zaram A un B koeficienti, atgrietiskā Fourier transformācija, te jūs dabūniet pārēdumā signāla nolases pamatjoslā, te jūs izveidojat 2 radiokanālus un reālā un imaginārā pārēdiet atsevišķiem kanāliem, tiek uztveriet, atkal katru zaru pārveidojiet ciparveidā, ar tiešo Fourier transformāciju jūs iegūstiet atkal A un B koeficientus, un pēc tam viņus vienkārši demodulēt. Atpazīstiet, kur simboli bija domā. Tagad nākošā. Jā, šādai te metodei
viņai ļoti daudz priekšrocību. Protams, galvenā priekšrocība ir tā, ka jūs variet pārēdīt vairāk bitu sekundē, tad lielāk pārēdas ātrumu nekā tad, ja jums būtu viens nesējs un viena modulācija. Ja jums būtu viens nesējs un viena modulācija, tad, ja ir atšķirīgi signāli krokšņi attiecīgi dažādās jozu daļās, tad jums vienkārši būtu jāliek korektori, līdz ar to jāpaskatīt krokšņi. Tātad iegūms ir acīm redzams. Kādi ir trūkumi? Nu, trūkums, protams, tikko jūs gribējat ievest kaut kāds papildus signālu apstrādes, tā jums nāks klāt arī sarežģītība. Vēl kas ir, kā viena no tāda diezgan manām trūkuma redzīmēm, dinamiskā diapazona izmantošana. Nu, te, ja jūs tā vēl redziet, es tev baidos šķiet kameras priekšā, ka viņi atkal aizliks kaut kur pa nevajag. Ir tā saucamais peak to average hour ratio. Tas ir pīķa pret vidējo jaudas attieksmībā. Kur tur ir tas joks? Joks ir tur. Atkal to jūs variet mēģināt analītiski, variet mēģināt uz matu labu, tad jūs salieciet kopā, teiksim, tur sinus omega t plus sinus 2 omega t un tā tālāk tur sinus n omega t. Nu, un tad jums vien kaut kādu periodu laikā, protams, tas viss. Tad sinus n omega t, tas īstenībā iznāks un jā. Tas izskatīsies stipri eksponenciāli. Apmēram tādi signāli būs ar milzīgiem pīķiem, un tie pīķi amplitūdu ziņā tur vairāk 10 reizes būs, un ja jūs tādu signālu izveidosiet, tad to es jums varu pateikt godīgi no prakses, pašam tā ir gājis, man vajadzēja tur vienai sistēmā veidot mērīšanas signālu, kurš sastāvē no daudzām sinusoidām. Tad kaut kādā īsā laikā jūs dabūsiet pīķi, kurš tur pēc jaudas 100 reizes pārsniedz, un pārējā laikā jums tas vēsturiens bijis mās. Tā kā tā pīķi tagad šauja reišā, tas ir pīķi jauda, teiksim, U kvadrātā pīķi dalīts ar efektīvo. Efektīvo tas ir integrāls par visu no U kvadrātā dalīts loju. Tad, atkal stulbs jautājums, ko tad tas traucē? Teorētiķiem uz papīra vai uz datoru, tas daudz netraucē, bet inženieriem tas traucē, jo viņam vajag tagad, teiksim, ja jūs saliksiet tur kaut ko pa 1 voltam kopā, jūs tiksiet līdz 100 voltiem, un te jums vajag uztaisīt elīgu pastiprinātāju, kurš varbūt visā diapazonā no milivoltiem līdz to vairākiem 10 voltu. Nu, un to, protams, daudz var uztaisīt, bet tas ir kaut kā dārgi, un tāpēc tā nedara. Ko tad dara?
dara to, kad tos pareizos datus apstrādā jau grupējot, kartējot, apstrādā pēc kaut kāda algoritma, ko sauc par precoding, pēc priekškodēšanu, un tādā veidā, lai mazinātu šo te pīķi izsitienu. Jo tas pīķis, citiem vārdiem, viņš jau nāk tad, ja tur daudz sinusoids tuvās fāzēs. Labi, kas tur mums kā laiks ir? Tagad, jā, nākošā problēma, bet tā jau nav tikai šeit, tā ir jebkurai pārēdei, jebkurai citai pārēdei, un es jau šoreiz atkārtoju, laikam, otro vai trešo reizi, un tām pašām divām Laiknis teorēmām, man no 24. vai 8. gada, kur viņš uzlika noteikumus, lai varētu simbolu vienu no otru atšķirt. Bet, lūdzu, ievērojiet būtisku atšķirību. Laiknis savus rakstus veidoja telegrāfā, tur, kur bija binārā pārraide, un mums nevajadzēja signālu detalizēt atjaunot, tādu, lai viņš būtu līdzīgs oriģinālam. Bet jums vajadzēja tikai atpazīt, kurš simbols ir pārvērtīts. Tā kā tad jūs varianti ir atļauties to impulsu izformēt kaut šeit paceltā kosinus veidā, un vienā punktā, atcerieties, vienā punktā, maksimum punktā nosīt, to jūs arī varējāt laboratoriju darbā pārliecināties, un atpazīt šo simbolu, neinteresējoties par to, kas notiek ārpus šitie punkti. Bet šī te Laiknis teorēma un paceltā kosinus impulsu forma garantē to, ka iepriekšējie impulsi neatstās iespaidu uz tevi. Viss bija ļoti burvīgi un perfekti. Pie kā mēs nonākam šeit? Šeit ir, redziet, sākot no šejiem līdz šejiem, jums ir analogā pārraide. Un ja jums ir analogā pārraide, un ja jūs to signālu gribat apstrādāt, tad jums ir, jo šī gadījumā nevis jāatpazīst, bet jāatjauno tas signāls tāds, ja vismaz tur tam, kāds viņš bija pārraidīts. Bet, kur ir nelaime? Nelaime tā, kad jums tas kanāls ir tā vide, pa kur jūs pārraidiet. Tad, teiksim, ja tā ir radiofrekvence, tad tie ir filtri, un tie filtri, bet bez tiem jūs nevarat iztikt, jo visi lietotāji strādā vienā un tad ir pašā vidē, un cik no katrs ir nopircis, cik ir tā frekvence piešķirt, tā josla, tik arī jūs variet tur lietot, un ja josla ir ierobežota, kas tad notiek? Tad notiek vienkārši simbolu pagarināšanās, ko es jums arī demonstrēju. Kad ja iziet savu filtru vai pamatjoslā vai apusērobežoto joslā, kaut kāds impulss, viņš pagarinās. Tad viņi tur mācās viens otram visu. Un šeit tad jūs pārēdiet kaut kādu simbolu, un jums
tā priekšējā, teiksim, uz pārēdiet, tas simbols būtu no vienas sinusoides kaut vai. Tādu jūs pārēdiet, bet tas, kas nāks uztvertajā galvā, viņš tur mazliet mēs pārspīlēju, protams. Viņš pagarinās. Nu, un tā kā tas, kas pagarinās, tas nācās nākošam simbolam virs. Tagad, ko tad darīt? Jo mums tas atcerties, atkal vēlreiz atkārtoties, uzsverot šajā galvā. Mums īstenībā pārveidoja ciparu formā un ierakstīja visu šo simbolu, to summu no sinusoidām, un pēc tam ar Fourier analīzi izdarīja tos koeficientus. Ja mums ir tas simbols kaut kāds ne tāds kā pārēdīts, nu tad viņš izdarīs pēc tāds koeficientus. Nu, un ko tad dara? Tad dara tā, ka paņem no simbola paņem beigu daļu. Šeit runa par kaut kādām nolasēm. Nu, pieņemsim tur 20. 30. daļu, tā nolaša skaits, kas tur kopīgi, nu, un šo te pieliek priekšā. Nu, ja tā, tad tiek kropļojumi, kas šeit nāk no iepriekšējā simbola, tie tad būs vienkārši attieksies uz to mākslīgo pielikteni, uz to saucamo ciklisko priedekli, cyclic prefiks uz to priedekli, un to tad vienkārši